Nāc uz ielas dejot. Nāc dejot. Nāc dejot. Kā tev patīk? Katā tauta. Šīnas tur brauc. Un ļautu staigāt daudz. Nāc dejot. Nāc dejot. Nāc tā visi sauc. Šonāk būs uz ielas viss tev daudz. Un ja tev nav kur iet, un skaļi gribas kliet, nāc dejot. Nāc dejot. Tev draugu šeit ir daudz, un visu viņi sauc. Nāc dejot. Nāc dejot. Nāc tā visi sauc. Šonāk būs uz ielas viss tev ļauts. Tev ļauts tik daudz, lai tu, kur vēlies dejotu. Tik daudz, lai tu, cik vēlies, tik daudz. Kāds ir lielākais izaicinājums gatavojoties svētkiem? Savākt dziedātājus ir visgrūtāk. Repertuāru pēc tam apgūt ir salīdzinoši viegli. Korim ir jābūt saliedētam, lai gūtu kādus labus rezultātus. Protams, Jā. tā ir liela veiksme, ja koris ir saliedēts, bet saliedēts ir tad, ja viss ir uz visiem mēģinājumiem. Mūsu koris ir saliedēts. Daļēji. No visiem pārējiem koriem, ar kuriem es strādāju, gandrīz vissaliedētākais. Kāda ir jūsu mīļākā lieta par mūsu koru? Tas ir tāpat kā ar cilvēkiem.
jūs atšķiraties kā personības, un arī katrs kolektīvs tieši tāpat atšķirās ļoti atšķirīgi. Nav vienādi, nav neviena. Katram kolektīvam ir savā seja un savs tas iekšējais klimats, un līdz ar to arī raksturs, kā jau katram cilvēkam, tieši tāpat. Arī ja jau var nosaukt par kolektīvu, tā jau ir liela veiksme. Izskatās vēl stulbi. Es nav tik garu. Tāpēc, ka koris ir ļoti saliedēts un man patīk arī dziesmu svētki un vispār dziedāt savstarpēji. Un tur parasti iet jautri mēģinājumi, nes nav bijis tā, ka pēc kādu mēģinājumu aiziet mājās baigi bēdīgs. Atšķirībā kāds ir stundu saraksts manā skolā, bet tiklīdz es tieku, tā es nāku šo koru, man ļoti šeit patīk. Un es visiem iesaku šeit pievienoties, īpaši tenoriem. Mēs viņu atmetām sen. Īstenībā ir gan plusi, gan mīnus, tāpēc, ka no vienas puses jūs esat divi. Tāpēc, ja kāds no jums salaiž dēlī, tad nav kāds 10 reizes jāpārdzied, jo pārdzied vienreiz un visu pārējie mēģinājumi var pasēdēt, paklausīties, kā soprāni kāds 6 reizes dzied un vienu un to pašu vai alti. Bet, diviem tenoriem, koncertos ir vairāk bišķi skaļāk jādzied un tā, bet, nav nekas neiespējams, viss ir izdarāms. Man patīk dziedāt, muzicēt, uzstāties, man patīk uz skatuves atrasties, kaut ko darīt, veidot, domāt. Nevar prasīt, lai visi to saprot, ko tev nozīmē. Diriģents, bez viņa neko. Viņš vienmēr ir augsts foršs, nekad, viņš arī ir tāds dažreiz nopietnas varbūt, bet pārsvarā viņš ir jauks un foršs, un viņš mēģina tā, lai vienmēr ir forša atmosfēra, un lai visiem viss forši sanāk.
Es plānoju turpināt dziedāt šajā korī līdz tam brīdim, kad man no turienes metīs ārā. Vai es turpināšu dziedāt tā, kā es dziedu, tas būs drīz. Mēs jau pierakstījām. Tas tā nav. Nav tik traki. Neman. Man tu rīži, tas smieklīgi. Dziedam tenoru, gaismas dziedam. Jā. Es gribēju paprasīt, ja vienīgam, ka nesaprotu. Es arī nevis uzaugstos arhīvus un nelūdzu matemātikas 10 mēnesi un tā. Lai padraudīs. Kā tev patika kors? Kā tev patika kors? Mīlu kors. Jupī! Pasaka man. Kurs ir man pirmā mīlestība no pirmā skatiena. Kurs ir par pirmā un vienīgā mīlestība. Es mīlu koru un es esmu koris. Sekundes nevarētu. Zaļo zemi sauc,
kas būtu kā smiltis un gulētu piekrastes kāpās, līdz aizejot sādegtu rītausmā rāmā, kā oglītes saukstaru lāpās. Nebūtu dziesmu, mēs klusētu ilgi un nemācētu vairs smaidīt, ja nebūtu ceļu, kas aizvestu tālāk, mēs paliktu pieturā skaitīt. Bet mums ir šīs dziesmas un ziedošās vietas, kur Latvijas cerības sākas. Tas ir tādas parastas, vienkāršas lietas, viskaistākās. Dziedam basiņi, 3 skip. Jūdot tautiešam, atdod redzēm. Robert, jums ceļiem ir 6 krekli, vai ne? Jums vienmēr palika kaut kādi 2 pāris. 1, 2, 4. Mums ir šīs dziesmas un ziedošās vietas, kur Latvijas cerības sākās. Tas ir tādas parastas, vienkāršas lietas. Dziesma man arī no tās, un es zinu, neviens manā vietā. Uztveram šo pasākumu nopietni, bet mums pēc tam vairs nav mēģinājumi, mēs tikai skatuves satiekamies. Kā tev sauc? Alīna. Kādas tev ir sajūtas pirms skatas? Labas. Nav uztraukums. Varbūt pēc tam būs. Kā domā, cik gatavi mēs esam tagad? Mēs esam diezgan gatavi. Un kādu tu pakāpi prognozētu? Pirmā visticamāk būs par augstāku, tur vēl, tā. Kā tev sauc pirmais? Mani sauc Keita. Kādas tev ir sajūtas pirms skatas tagad? Es neesmu, manuprāt, uztraukusies, bet es domāju, pirms uzstāšanās man būs liels stress. Kā tu domā, cik gatavi mēs esam tagad skatē? Nu, skalā no 1 līdz 10, es domāju, mēs esam gatavi stabils 8. Un kā domā, kāda mums būs pakāpe? Nu, es ceru, ka augstākā. Tiešām, es arī.
Kā tev sauc? Alisa. Kāds sajūtas pirms skatas? Ja gudīgi labas, man likās, man būs vairāk stresa, bet nav tik traki šodien. Kā tev šķiet, kādu pakāpi mēs saņemsim? Noteikti augstāku. Es ceru vismaz. Kā tev sauc? Man sauc Rebeka. Kāds tev sajūtas tagad pirms skatas? Man ir, es zinu, ka būs diezgan liels stress, bet pagaidām nekā nav. Kad domā, cik gatavi mēs esam? Es domāju, ka mēs esam ļoti gatavi. Un, ja tu prognozētu, kāda mums būs pakāpe, kā teikt? Visaugstākā. Tad labi. Kas notiek jūsu galvā tieši pirms jūs paceļat rokas? Tur ir ļoti daudz dažādas lietas. Ir ļoti jākoncentrējās uz dziesmu jau arī, lai mobilizētu dziedātājus. Tas ir ļoti svarīgi. Daudzas lietas ir. Nevienmēr tas izdodās, bet tas ir tāds maģisks brīdis, pirms viss sākās, jā. Nekas cits kā tie diplomi, tie punkti, bet es gribu pāris lietas jums pateikt. Principā es gribu visu žūrijas vārdā teikt. Man šķiet, ka labas lietas, bet klātsošo diriģenti pienāciet klāt pēc tam, jo es domāju tādās detaļās. Tagad, protams, nerunāsim, bet ja pēc tiem punktiem, tad pilnīgi mierīgi varam aprunāties un visu pierakstīt. Visiem jums būs jādzied otrajā kārtā. Kādam tas liels prieks. Bet tas tā ir, bet atcerieties vienu lietu. Un ir vēl viena lieta, kas man šodien ļoti kritā acīs, varbūt tā, ko noteikti varētu kopumā uzlabot. Es gribētu teikt, gandrīz vai visi kori. Un tā ir lieta, kas ir jūsu dziesmas saturs un jūsu dziesmas un programmas stāsts. Ļoti gribētos redzēt kaut kādos brīžos spožākas sejas. Gribētos, lai sejas daudz vairāk stāsts. Nevis tikai tad, ka jūs domājat par to, kādu skaņu jūs pareizi nodziedāsiet, bet vienkārši kaut kādos brīžos aizmirstiet bišķiņ skaņas un vienkārši pasniedziet to stāstu. Jo nav tā, ka ir viena dziesmiņa, otrā un trešā dziesmiņa, bet skaidrs, ka liktenis jums salēma to programmu, bet jums no tās programmas jautājums stāstu. Beigšu runāt, un tagad pie darba. Nu tad. Tātad vispirms sāksim ar zēnu koriem, tā kā savukārt Almieras Pārgaujas valsts ģimnāzijas jauktajam korim Pārgaujā šodien 45,16.
neviens neko nav atcēlis. Nevienu mēģinājumu neviens nav atcēlis. Jo, nu, parasti tiek visiem tiem, kas ir atnākuši normāli. Jo, nu, tie, kas ir atnākuši, tie arī saprot pēc tam, ko pēc par viņiem saka, ka tad, kad viņi nav ieradušies. Tiem, kas nav ieradušies, ir kāposti galvā. Absolūti. Tas ir koris. Kur mēs esam? Semināra telpā. Man mīļākā vieta. Kurš nav?
Puikiņi atnākat šeit. Te. Nav neviena krēsliņa? Ātri sameklējiet. Tikai rātīgi krēsliņa. Vienalga, ko ienesiet, kaut ko ienesiet. Divāņas tā. Līdz galam. Labi, tikai basi. Opa. Varoņus, kas kaujās krītā, izcīnot. Tu manas tautas šūpulis, Ko tie dalāja? Dziedoši. Bet mums ir šīs dziesmas un dziedošās vietas, kur Latvijas cerība sākās. Kāds maz dērniņš. Krāna ūdentiņš. Slentīņu baltu nāra jāna. Krāna ūdentiņš. Kādu stundu tu kavē? Es pašlaik kavēju angļu valodas. Tu priecīgi? Jā, tāpēc, ka mēs dziedam. Tu gribi vēl dziedāt? Jā, es gribu dziedāt. Kā domā, mums būs labi rezultāti skatā? Es domāju, ka jā. Es domāju, ka mums būs augstākā pakāpa. Ar cik punktiem? Punkti. 49,5, ne? Jā, kaut kas uz to pusi būs. Ir jābūt uz to. Un jūs? Oi! Nu, kāds jautājums? Jūs priecīgs neiet uz stundām? Bet, protams. Jā? Ja tu zināt, kas man par stundu. Tu mana tauze, tu manas tautas šūpulis, godināsim varoņus, kas kaujās krītā, tevi izcīnīt. Es būšu klāt un spēšu tevi, es būšu. Bet mums ir šīs dziesmas un ziedošās vietas, kur Latvijas cerība sākās. Koši kopā ar basiem. Bet mums ir šīs dziesmas un Bet mums ir šīs dziesmas un ziedošās vietas, kur Latvijas cerība sākās. Tās ir tādas parastas vienkāršas lietas, viskaistākās,
jo mums ir šie lauki, šīs ziedošās vietas. Latvijas cerība. 2, 3, 4, 1, 2, 3. Melna čuska vidū jūras samaļ manu zelta tiltu. Vidū jūras samaļ manu zelta tiltu. 2, 3, 4, 1, 2. Tev mūžam starot, stāj augstāk. Tev mūžam starot, tev 3, 4. Tev mūžam starot. Un Latvija, kur paliek. Tev. Tekstu uzlabot 3, 4. Tev mūžam starot. Te priekšā bildot. Tev mūžam starot. Tev mūžam starot. Ir basiski, bet pa zemu. Ar kā sākās? Ne? Pēdējā rindiņa. No. Tev. Priekš manis es biju 9. klasē, 2. semestris, bija kaut kur vidus. Man gāja klases biedrenis, un es arī izdomāju, ka es gribu iet jauktajā korī. Un tāpēc arī aizgāju. Nu, es atnācu šogad. Tā diezgan pavēlu, bet, nu, es tiku. Jā. Kā tas ir, ka es pirmo reizi atnācu? Man bija bail. Es nevienu nezināju. Un dzerāt visiem priekšā arī bija bailīgi. Nu, pēc tam jau es pieradu visu tā draudzīgi, ļoti patīkams kolektīvs. Šito diezgan labi. Paldies, ka bija Viktorija. Jo nebūtu, man bija ļoti bail, bet Viktorija un Elizabete nomierināja manas bailes. Tā ļoti jauki. Es domāju, ka jā, es turpināšu. Man ļoti patīk. Redzēšu. Man liekas arī, ka jā. Man patīk tieši tas, ka mums ir ļoti draudzīgs kolektīvs un ir vienmēr jautri. Tīpaši tās 12. klases meitenes. Un man arī patīk diriģents Točs. Arī spēja uzjautināt mūs. Tieši tas. Tieši tas pats. Šīs iesmas un zīdošās vietas. Bet mums ziem kopā. 1, 2, 3. Bet mums ir šīs iesmas un zīdošās vietas, kur Latvijas cerība. Pasaka, vietas, kur Latvijas, pa jaunam. Vietas, kur Latvijas, jā. Tās vietas vieglāk. Bet mums ir šīs iesmas un zīdošās vietas. Čupai gribās ar jūras. Ai, nu tās smuki uzdziedāsim. Ja nebūtu akadēmiski jādzied šoreiz. 1, 2. Nebūtu jūras. Ras ir ļoti viegli. Ja nebūtu... Tad mums vesīgi ir jau. Dumb and Dumber at all. Oh, well, dumb is. Oh, Dios. Wow, wow, wow. Ne. Alī nebūs koncerta, diemžēl. Ļoti slikti, bet nu mēs piedosim viņai. Nē, mēs centīsimies viņai piedot. Vienreizīt varam piedot. Vispār, kas viņam tur ir stīgs? Kāpēc es domāju atnākt skori? Kāpēc skori?
Pirmkārt, es atnācu uz Valmieru, uz Pārgauju. Un es zināju, ka es gribu vai nu iet korī, vai nu tā kā dejot, tautudējs. Bet es kaut kā nepieteicos. Un es ieraudzīju kori. Un es uzreiz tā kā zināju, ka es gribu iet uz kori. Es pamēģināju, es aizgāju uz to pirmo mēģinājumu. Man uzreiz iepatikās, un tā arī ir līdz šai dienai. Protams, stīgas man ir tāpat palikušas blakus. Bet, koris pašlaik tas ir mans. Šodien vakarā Kocēnos koncerts. Jā. Un tā kā, vai šis koncerts tev palīdz sagatavoties skatē? Es domāju, ka jā. Vienkārši tas viss process koncerta, tad tas liekas tā svarīgāk, jāiemācās tas visas dziesmas, tā kā. Nākamā pietur. Tur mēs liksim tiesības. Nē, to mēs nedziedāsim. Tas gatavs koncertam. Māki dziesmas. Ir jau labi, būs jau labi. Tie mazie koncertiņi, kas pirms skatēm, ko viņi mums dod? Pieredzi, jā, jo skatuves pieredzi ir neatsverama, jā, tu dziedāsi pirmoreiz skatē pirms tam, vai konkursā, jebkurā konkursā, pirms tam vairākas reizes neuzstājoties, ir stresaini. Jā, jo biežāk ir uzstāšanās, jo ir lielāka pārliecība par spējām katram pašam individuāli un arī kopumā. Tā ir tāda neatsverama lieta. Tas nedarbojas uz visiem cilvēkiem vienam. Es esmu novērojis, kad es vislabāk pieceļos, tad kaut ko jau kavēju. Tā un es uzjūtīju. Skolas jau kavēju, kāds 10 minūtēs. Tas viss man būtu sīk. Ir kāda dziesma, kas jums vienmēr raisa zosādu, tā kā vienmēr, kad jūs diriģējat? Tas ir arī, tas varbūt katrā dziesmā, ja var panākt to momentu, kad mēs aizmirstam notis, tekstus, tad, kad mēs varam muzicēt un ļauties tai mūzikai, bet priekš jāiemācās, lai līdz tādam stāvoklim nonāktu. Dziesmas izpildījuma laikā, kad tu aizmirsti visu citu, var ļauties brīvi dziedāt, un tas sanāk arī pareizi viss. Jā, tad tu vari parādīt emocijas, nevis tikai notis, jā, un tas ir tāds moments. Jā, tas ir ļoti svarīgi katrā skaņdarbā, ja tu
tiec pāri tikai tām notīm un var jau radīt mākslas darbu tajā brīdī, jā, kad nav vairs tikai nošu, bet tu vari ar emocijām jau to parādīt. Jā. Palicies vēl? Es tev ietruplošu. Starp mašīnām, motoriem, meitenēm. Uz ielu stūriem, kas sauc, starp brēcieniem, rūcieniem, silvieniem. Mursais veiciens, dzēgūzes balss. Balss. Ko tu jocīgā landies pa pilsētu? Pasām kājām, pa sniegu, kas dzen. Neitavs kuku par naivu šim gadsimtam, tāpēc mēs viņu atmetām sen. Mēs to norakām, bet es ir stūrī, bet kad mazliet atverās saules, tad kā naiva nakse izlīda dzēguzes balss. Mēs to atdevām vienai meitei, likas ar labām lai kāls, un tā vienmēr nesauc ar sniegiem, tad starp papām kā dzēguzes balss. Bet ja meitene paraustīs plecus, tad tu nepaliec ilgi vairs tur, nevar prasīt, lai visi to saprot, ko tev nozīmē naivais kuku. Gaidām uzrakstiem tirgus un cīvīgs, halīgā halium šeikā vietā, vienu dzeguzes balsi pīr. Ej kā apmātais tādā kā brīvais, gaidām uzrakstiem tirgus un cīvīgs, halīgā halium šeikā vietā, vienu dzeguzes balsi pīr. Kā jums iet šodien? Sveiki! Tīziņi, man liekas tik funny. Jā. Zini? Meitenes būs skaistas. Es gribu nolaikot. Man liekas cute. Jā, tu nebija čomājies. Jā. Nē, nu labi, viņai tādā ziņā, ka tur dzied kā bērni izklādi. Es nedrīkstam to darīt. Es nedomāju, ka telefonu nākamgad bija filmēt. Ziedošās vietas, kur Latvijas cerība sākās, tās ir tādas parastas vienkāršas lietas, viskaistākās. Jo mums ir šie lauki, šīs ziedošās vietas, kur Latvijas cerība sākās, ir tādas parastas vienkāršas lietas. Kas ir svarīgākā lieta, ko esat iemācījies, vadot kūrus? Ļoti grūts jautājums. Svarīgākā lieta.
varbūt pats svarīgākais ir tieši tās cilvēciskās attiecības. Jā, ja tās ir kārtībā un mēs jūtamies kā vienots vesels, tad arī tā dziesma sanāks.
Mums ļoti paveicās ar repertuāru, jo mums bija citāda, un tad ļoti romantiska dziesma, pilnīgi savādāk. Un daudzamais gabals. 3 dažādi. Tas ir ļoti veiksmīgi, tos var no dažādiem viedokļiem parādīt. Un jums viss sanāca ļoti labi. Nekad nav tā, ka nevar labāk, vienmēr var labāk. Absolūts nekad nekas nav, bet cik mēs esam darījuši, forši man patika pat. Bija patiešām labi, bija labi. Man īpaši tādi mīļi un tuvi jauktie kori, tas jaunieši, tas ir spēks vienmēr, un es tiešām saņēmu ļoti lielu baudu jūs klausoties. Ja? Vienīgais, ko man gribētos. Cienījami dziedātāji, neelpojiet vārda vidu. Latvija, jā, skaistā, kas, ja? Tas ir mans vienīgais lūgums, lai mums būtu skaisti svētki Rīgā, vai ne? Jo šodien jūs esat pāri tiem kalniem, ja? Ar vienu soli tuvāk Rīgai, un
Es ceru, ka mums būs ļoti skaisti svētki tieši, jā. Tiekamies Rīgā. Paldies jums! Kurš no jums zina, cik gadus atpakaļ iesākās skolu jaunatnes dziesmu svētku kustība, cik gadi ir pagājuši pirms pirmajiem svētkiem? Paldies, viena roka. Vai tu pazīsti 13 reiz 5, ātri? Vai tu pazīsti kādu, kurš ir šajā vecumā cilvēks, tavs radinieks? Labi, domā pie sevis. Es tikai tā rosinoši šobrīd uzdodu jautājumus un padomā vēl, kas ir tas laika periods, kur mēs mērām vispārējos dziesmu svētkus. Es pateicos par sniegumu visiem šodien. Pārgauja! 48 punkti ir ļoti, ļoti daudz. Ja maksimums ir 50, 40 punkti jau ir ļoti daudz, jo 40 punkti ir pirmā pakāpe. Tas ir jau gandrīz teicamnieks. Un 45 ir tas augstākā pakāpe, sākot no 45. 48 tas ir galvu reibinošs augstums. Jā, jo 50 nedod nevienam. 50 tas ir tikai teorētiski, praktiski. To nevar, jo cilvēks nevar būt absolūts. Uguns, kurs kvēls ar tevi man sildīt un dengt, redzēt piesākā tumsā, vai vainagos pāri lēkt. Tie ir vārdi no manas tautas, un dziesma man arī no tās. Un es zinu, neviens manā vietā to necietās. Pielieku soli tuvāk un jūtu, ka tur esi tu. Kaut varētu vienmēr tā stāvēt starp mirkli un mūžību. Tie ir vārdi no manas tautas, un dziesma man arī no tās. Un es zinu, neviens manā vietā to necietās.
To